Mūzika, dēja, Elizabete. Kā tas viss sācies, kā tas sagājās kopā? Tas viss sākās tā ļoti neapzināti, man vismaz. Maniem vecākiem gan jau bija kaut kāds mērķis, man iebīdot iekšā tajā mūzikas industrijā. Viss sākās bērnu dārzā, kur mani bērnu dārza audzinātāji pamanīja tādu, šitai meitenei varētu piestāvēt dziedāt. Un tad es sāku iet tādā popgrupā Momo pie Dagnijas. Tur, man liekas, arī sākās viss tas ceļš. Es 3 gados uzstājos Cālī. Tas bija mans pirmais konkurss, man liekas, kad lielākajai daļai mūziķu, kas ir dziedātāji, tas ir tāds sākums. Un tad, paralēli pēc 3 gadiem mani ievirzīja arī Tevi un man, tāda popgrupa pie Igitas Gaiķes, kas ir, kur, man liekas, es nodziedāju līdz vismaz 12 gadiem. Es arī mācījos pie Agri Daņiļeviča, tātad tā dēja 6 gadu vecumā sāku. Un, es kaut kā, kad es teicu, ka es tā neapzināti, man liekas, tikai 12 gados izstaigājot visus tos konkursus, es sapratu, ka, es esmu šajā mūziķu biznesiņā, mūziķu ceļā, baigi vēl es to visu sapratu. Man īstenībā viss tas ceļš bija bišķīt savādāks. Es aizgāju no Rīgas domu kursu skolas, jo man sākās veselības problēmas, un tad es nevarēju turpināt dziedāt, kas man bija tāds bišķīt traks posms. Tu pārdzīvoji par to? Jā. Tas bija piespiedu kārtā, ka tu aizgāji projām, kā tu pati teici? Gan mentāli, gan fiziski es biju vienkārši izdegusi. Fiziskā veselība ņēma virsroku, vairs nebija tik labi. Un, tas arī bija tas Covid laiks, saslimu ar Covidu, tad sākās vēl kaut kādas visādas problēmas ar balsi tieši. Un, man tika atņemts vienkārši tas, kas man patīk dzīvē visvairāk dziedāt. Man pateica, ja tu tagad nebeigsi un nedziedās kādu laiciņu, tad iespējams, ka tu vispār nevarēsi dzīvē dziedāt. Tu tā arī pateici? Jā. Viss tika nogriezts. Es mentāli jutos diezgan slikti, tāpēc tas viss tā beidzās. Un tad es lēnām sāku būvēt savu ikdienu atpakaļ. Es sāku iet pie burvīgas vokālās pedagoģijas Annijas Ueģenes. Es vēl joprojām nemāku izrunāt pareizi viņas libāniešu uzvārdu. Viņa man ir tāds ne tikai vokālais pedagogs, bet arī tāds, man patīk viņu dēvēt par savu mazo terapeitu. Jo viņa ir nenormāli gudra sieviete. Un tad tā lēnītēm es to visu būvēju atpakaļ. Kurā brīdī tu izdomāji? Jo es pieku, tev bija nojausma, cik liels slodzi tā varētu būt? Jā. Kāpēc tu nolēmi skatīties X faktoru virzienā? Cik jau gadus X faktors ir, no pirmās sezonas man tas bija tādā manā dzīves čeklistītē, ko es gribu izdarīt. Tad tur ailīt stāvēja tukši? Jā. Un tad visu laiku es biju par jaunu, tad man bija tās veselības problēmas, un tad šogad es beidzot varēju pieteikties. Bet īstenībā tā pieteikšanās arī man negāja tā, ka es tagad tiešām gribu pieteikties. Es tā skeptiski skatījos to, un mamma teica, piesakies, ja tu gribēsi uz to interviju aiziet, tad tu aiziesi. Un tad es esmu šeit. Par tavu profesionālu dzīvi, par to, kas ir darīts, tu esi paņēmis līdz vairākas lietas. Atmiņu pieredzes un dažādas atmiņas lietas. Parādīs man, kas tev ir lielākā medaļa, manuprāt, ko ir? Kas šis ir? Man kā bērnam visos tajos konkursos tas likās, ka Dievs, wow, mums dod tādas medaļas. Tur bija arī balss pavēlniekā, bija zīžļi. Un, mēs jutāmies vienkārši tā kā pasaules nabas, man liekas tā. Un tev mazam bērnam, zīgs paņemt? Jā. Un tev mazam bērnam tagad tev konkurss noslēdzies, un tev saka, mēs tev apsveicam, un tev uzkurina kaut ko milzīgo medaļu. Jā. Un tas tāds mazs ķipars. Plaukts, tu tā kā pa visu ķermeni. Bet šīs ir foršas atmiņas. Šīs ir foršas atmiņas. Man mājās stāv pilna kaste. Es tiešām visu bērnību pavadīju visos konkursos, iespējamos, kur tu vien vari Latvijā būt. Es esmu uzaugs vienkārši tādā sabiedrībā, kur tev ir tāds savā veidā piespiedu kārtā, tu esi atvērts. Tu esi X faktori, tu patīk, tu baudi to visu procesu. Ko tu darīsi ar to summu, kas mums reiz nokurs? 10 000 eiro, kur tev ir ļoti liels iespējas iegūt. Tu esi finālā. Šogad jau atbild lielākā daļa, kad to lielāko daļu summas tomēr ieguldu tajā savā mūziķa tajā celiņā, ar visām dziesmām veidojot, videoklipus, visu kaut kādas sadarbības, bet man tomēr ļoti gribētos aizbraukt ceļojumā. Jo pēc tā visa skrējiena man šķiet tā atpūta būtu pelnīta. Gala mērķis? Kaut kas silts. Kā vispār tu ikdienā ar finanšu resursiem operē? Par ikdienā, man liekas, ka
Protams, ka vienmēr var labāk menedžēt to naudu. Ja mēs runājam par X faktoru šoviem, kas būs, ir jau bijuši, tu izcēlies ar to, ka tu esi kustībā, ja tu esi dejotāji, blakus liekam vienādības zīmi dziedātāji. Un es vienmēr domāju, skatos arī kaut kāds pasaules šovs, tu Britnija, piemēram, viņa dejo ārprātīgu šovu un dzied. Kā ir iespējams dejot augstā kardio slodzē un nodziedāt pareizi? Tas ir nereāli grūti, taču es nezinu, varbūt es kļūdos. Tas ir gadu darbs. Tu ej nevis tikai uz dejošanas treniņiem, bet tu strādā arī ar, piemēram, es eju uz pilotēm, es eju uz vienkārši sportiņu, skriet. Presīti jātrenē. Ko tu gribētu novēlēt saviem kolēģiem skatuves, konkurentiem mazliet, un arī skatītājiem visiem, kas seko līdz šovam? Un taviem faniem? Es noteikti savus draugus neuztveru par konkurentiem, jo mēs visi tomēr esam uz vienas skatuves, mēs dzīvojamies kopā. Viņiem es novēlu mieru saglabāt, jo šis būs stresains posms, man liekas. Jums, skatītāji, es novēlu vienkārši baudīt un nedomāt baigi par neko. Un, kāpēc jums varbūt būtu jābalso tieši par mani? Jo man ir daudz mērķi, liela mērķi, un es ticu, ka ar jūsu palīdzību es viņus varētu sasniegt.